Progress ir, mēs pārsvarā dzīvojam ar tādu apziņu, ka progress tas ir virzība no kaut kā mazāk attīstīta uz kaut ko attīstītāku. Un tad ir jājautā, vai šī attīstība ir tikai sarežģītības virzienā, jeb tur arī ir kvalitatīvas izmaiņas. Un tas, ko es ikdienā sauktu par progresu, ir divi paralēli procesi, mans individuālais process un sabiedriskais process. Ja mēs skatītos uz progresu tikai kā tādu tehnisku progresu, piemēram, ka mēs varam uzbūvēt aizvien sarežģītākus aparātus, tad, ja nenotiek cilvēka iekšējais progress, jeb iekšējā apziņas paplašināšanās, padziļināšanās, tad, principā, viss tas, ko mēs uzbūvējam, visu to mēs izmantojam viens pret otru. Vienīgais patiesais progress ir cilvēka garīgā izaugsme, pie kā mēs to garīgo izaugsmi gribu raksturot kā tādu dziļumu un plašumu vienlaicīgi. Es varu teikt, jā, es esmu garīgā progresā. Un tā ir tāda ārkārtīgi liela stabilitāte, tā iekšējā izjūta, ka tu visu laiku attīsties, ka tu visu laiku progresē. Un ja tev ir kaut kāds, vienas solis iznāk, paiet atpakaļ, tu saproti, kāpēc tas ir. Tāpēc, lai pēc tam tu 2 vai 3 varētu spērt uz priekšu. Jā. Progress, lai cik tas dīvaini neliktos, ir saistīts ar kaut kādu veco aizspriedumu un veco aizsardzību nojaukšanu. Nav iespējams progresēt bezgalīgi, jo dzīve ir kāpumi un kritumi. Un pie katra krituma mēs varam kaut ko jaunu iemācīties. Progress nozīmē iešanu līdzi laikam un mēģināšanu šo planētu padarīt par tādu labāku vietu, kurā mēs dzīvojam, un arī apkārtējo vidi un sabiedrību padarīt par labāku, iecietīgāku, draudzīgāku un saprotošāku sabiedrību. Visu cilvēku aicinājums, manuprāt, ir vienkārši būt laimīgiem, darīt laimīgus cilvēkus ap sevi. Harmonija, manuprāt, ir augstākā vērtība, nevis progress pats pa sevi. Manuprāt, tāds vispār nekāda veida progress nespēja pastāvēt ilgtermiņā bez sinerģijas ar rūpēm par vidi. Ja ir stāsts par īstu progresu, par tādu progresu, ka cilvēks auga savā apziņā, tad šīs attīstības rezultāts vienmēr ir ilgtspējīgs. Ja es esmu gatavs veicināt savu iekšējo izaugsmi, tad arī manā rīcībā izpaudīsies noteikti ilgtspēja. Respektīvi, mana rīcība dabiskā veidā vedīs procesus uz pašiem labvēlīgākajiem fokusiem.